kad ir pienākums reģistrēties par pašnodarbināto personu jeb saimnieciskās darbības veicēju. Reģistrācijas pienākums ir noteikts arī tajā pašā likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tur ir tātad kritēriji, kuriem izpildoties, vismaz vienam no viņiem izpildoties, jums ir šis reģistrācijas pienākums. Un kritērija tātad faktiski primārais kritērijs ir regularitāte, un regularitāte likumā ir noteikta tātad vai nu 3 un vairāk darījumi vienā gadā, vai nu 5 un vairāk darījumi, viena veida darījumi 3 gados, un attiecīgi arī, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniedz, nu tātad no šāda veida, viena veida darbības pārsniedz šos 14,000, tātad kā slieksni, tātad tam jau ir, nu, tāds, tā teikt, apjoms, darījuma vērtības apjoms, kad jau arī liecina. Bet kopumā, ja mēs, nu, tā teikt, ejot ārpus no likuma vai interpretējot likumu, tad šis reģistrācijas pienākums faktiski iestājas tad, kad jūs, tā teikt, savu iztiku, savu ikdienas izdevumus nodrošinat no kāda veida, teiksim, ieņēmumu gūšanas. Nu, proti, jums nav varbūt darba tiesisko attiecību, jums nav cita veida ieņēmumu, un jūs nodarbojaties, teiksim, ar to pašu manis piesaukto vai nu kūku pārdošanu, vai nu, piemēram, regulāri pērkat un pārdodat transporta līdzekļus, automašīnas, vai regulāri, teiksim, nu, nezinu, iegādājaties kādas preces un pēc tam viņus tālāk internetā vai kādā portālā vai sevis izveidotā mājaslapā piedāvājat, tātad ar uzcenojumu pārdodat. Jebkāds, kas liecinās par to, ka tas ir, tā teikt, jūsu iztikas gūšanas veids, tad jau tā ir kā pašnodarbinātā darbība, un attiecīgi viņi, protams, ir pienākums jums reģistrēt. Likums saka, ka jāreģistrē ir faktiski pirms tā brīža, kad jūs uzsākat, tad jums arī viņi ir jāreģistrē. Savukārt, ja jūs esat nodarbojoties ar saucamo piemājas saimniecību vai meža velšu tirzniecību, tad tur mums ir slieksnis tie 3,000 gadā, kad mēs, tā teikt, varam nereģistrēties, un tad, ja mums tie 3,000 slieksnis pārsniedzās, tad ir 5 dienu laikā tomēr šī saimnieciskā darbība jāpiereģistrē.